Laba diena visiem, vai arī labs vakars. Esam Rīgā, Nereizeknē, diemžēl. Mana mīļā pilsēta, mana sirds un dvēsele ir palikusi tur, bet tas nenozīmē, ka es visu atstāju. Daļa arī ir palikusi šeit Rīgā. Šobrīd mēs atrodamies ar TV4 komandu Rīgā Ģertrūdes ielas teātrī, un mēs tūlīt vai pat drīzumā klausīsimies grupas Tessa koncertu. Many of you may think, who is Tessa? And I think this evening we will find that out. Jo priekš manis vārds Tessa sasaucas ar TSA, Airport Security, but we will find that out very soon. And maybe, potentially, we will ask them themselves. Turpinājumā skatāmies. Tu man zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Zvani uz man Samsung. Naktī, kad tev vajag man mīlestību. Es zinu, kad tev Samsung zvan. Tad jau tikai pudos skan. Es dzirdu, kad tā pudos skan. Vai ne? Ko jūs domājat par kasešu rakstīšanu? Ziniet, es kā milzīgs analogs nūģis, labi, es vairāk tā kā audiosfēru orientējos, teikšu godīgi, kasetes, manuprāt, ir viskaistākā lieta pasaulē, tāpēc, ka nekas nav dabīgāks par kasetes bildi, jo visi tie defekti, viņi vienkārši nāk naturāli, un teikšu godīgi, man ļoti patīk viss tas glitchārs, viss tas pārējais, ko visādi psihopāti dara, bet uz kasetēm ir jāraksta, tāpēc, ka tev ir limitācijas, tev ir vienkārši viss iespējamais, lai tu vari izbaudīt to bildi, jo man tā bildi liekas tāda, nostalģiska. Man kā cilvēkam, kurš nav dzīvojis tajā laikmetā. Es jums pilnībā piekrītu, un manuprāt, šodienas sižetam ir perfekti filmēt ar kasetēm, jo, kā jau jūs pieminējāt par kļūdainību, šodien tomēr ir 1. aprīlis, un vai tad mēs visi nesam viens liels joks? Mēs šobrīd ejam uz debesīm, uz karjeras kāpnēm. Mēs ejam augšā, kamēr citi, kas maksā biļetes, būs lejā. Tādas arī ir tās iespējas un izdevības, kad jūs esat filmējuši vlogu Rēzeknē. Vai jūs varat iedomāties, cik Rēzekne var būt iespaidīga, cik Rēzekne var sasaukt daudz tautas kopā un būt iedvesmojoša? Man šķiet, jūs neapzināties šo spēku, ko mēs šobrīd ar Eriksona kungu turam kopā. Manas mātes mīļākais citāts ir: mūžu dzīvo, mūžu mācies un nomirsti par duraku. Ko tu domā par šo? Jā, un bez matiem. Bet ejot matiem nost, vairāk pieredze dzīvē gūstas. Vai tā nav? Man pietiek jau. Es labprāt dzīvot mierīgi tagad, jo es tieši šodien ar vienu meiteni runāju, ka varbūt pietiek tie pārbaudījumi dzīvē. Es jums piekrītu, bet ja pārbaudījums nozīmē mati, tad arī bārdai jābūt nost. To es nevaru regulēt. Nē, bārdi, pufik, bārdi normāli. Uz acis? Nekrīt. Uz acis ekstrīmi, jā. Bet ir ok. Zini, kā mēs teikt hot girl summer, this summer mums visiem jābūt bez uz acīm. Tas nozīmē, ka mūsu dzīves mērķi un šķēršļi tiks pieveikti. Turpinājumā skatāmies. Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. Es cūkmeni vienreiz satiku Ančupānos, Rēzeknē. And clearly that was a middle-aged guy who was very fucking drunk before the day he needed to be at Cūkmens. And I literally collected not only trash, but actual human feces and dog bones. Like a dead dog bones. And this man said, "What's your name, Laura? You did a very good job." And you know what? From one side, I do thank you for that. But from the other, why is it my responsibility as a 14-year-old to collect shit that I do not get paid for? But at least es dabūju Lay's chipsus.
So I am thankful for that. Bet skatoties uz šo mašīnu, uz šo brīnišķīgo automobīli, es sajūtos kā mājās. Un man ir arī jautājums skatītājiem. Vai cūkmens ir viens vīrietis, vai arī tie ir daudzi random middle-aged men, kas ir kā mascots priekš cūkmena? Because the one guy who said that I did a good job, I think he was very full of himself. But I do fuck with this car heavy. Un iedomājos ar šitādu pa Reizeknes laukiem braukt. Es varu iedomāties. Un vēl viens jautājums skatītājiem. Vai ar šo mašīnu vajag B vai C kategorijas tiesības? Daudzi no jums varētu uzskatīt vai domāt, ka mūsu darbs ir ļoti vienkāršs. Mūs paaicina uz pasākumu, mēs atnākam, mēs kaut ko uzfilmējam, bet patiesībā mums arī ir diezgan krietni jāpastrādā, lai izveidotu šo reportāžu pilnvērtīgu. Arī mums ir svarīgs darbs, un mums arī iepriekš ir jāgatavojas jautājumu izveidei. Sveiki, mīļie! Koncerts ir sācies. Mēs šobrīd esam aizkulisēs. Mēs varam dzirdēt to mierīgo, relaksējošo viļņu skaņu, kas nāk cauri mūsu ķermenim. Ir ļoti skaisti, kad ir nakts vīzija šajai kamerai, because I can't see shit, bet Eriksona kungs, the man, the legend. I need to stop saying that. I forgot what I wanted to say, bet cilvēki ir sanākuši, kustības notiek, un varbūt es runāju par skaļu, I'm not sure. Apskatīsimies, kas notiekās. Mēs esam nelīdz galam aizkulisēs, bet tagad esam ieturējuši pauzi. Pirmais mūsu koncerta iesildītājs. Kā sacīt, jāsaka, esot klāt tavai muzikālajai performancei, es jau šo teicu iepriekš, tā bija tik patīkama smadzeņu masāža, ka man vēlāk uz ilgu laiku nebija nevienas domas galvā. Kāds ir tavs mērķis radot šo mūziku? Principā tāds, es teiktu, jā. Es pats arī, laikam, kāpēc man svarīgi kaut ko tādu darīt, tāpēc, ka man arī to darot un radot, arī tas ir gandrīz vienīgais moments, kurā es varu nonākt tajā stadijā, kurā man nav doma prātā. Jā. Vienkārši kaut kāds process, un līdz ar to, ja tu saki, ka tu arī nonāc tādā vietā, kur tev vienkārši iztīri kaut kāds kambars, tad es jūtos, ka es kaut ko... Kad izpildīji misiju. Izdevās. Vai tu zini tādu mūziķi William Basinski? Jā, protams. Jā. Tas ir pirmais, kas man uzreiz asociējās ar to, tad, kad es klausījos to. Jo šī ir mūzika, kuru es vienmēr klausos, kad man ir ļoti milzīgs stress vai vienkārši es vēlos izslēgt savu prātu. Un vienmēr es ieslēdzu šo mūziku, lai padomātu labāk. Un tas no manis personīgi ir milzīgs kompliments tev. Jo es šovakar tevi pirmo reizi iepazinu, bet es noteikti vēlāk klausīšos vēl tavu mūziku. Paldies, man ir prieks dzirdēt Williamu Basinski. Izskanam šajā intervijā. Man ir arī pirmais albums kastē tieši, un tur patiesībā es vairāk
Šodien bija mazāk, šodien bija visādi sintetizatoru lietas, bet tajā pirmajā albumā es visu ļoti daudz bija iesaistīts tieši kasetes un visādi dīvainas manipulācijas, kas ir, Basinski tās disintegrated loops ir tas populārais. Tā kā es jūtu pats, man arī pašam ļoti patīk, esmu daudz klausījies un forši man prieks, ka tu savilki kaut ko kopā šeit. Jā. Un tad vēl viena man tāda, no kā, vai šīs ir kaut kādas skaņas, ko tu esi caur dzīvi sapratis, ka tev patīk pašam tādas muzicēt, vai arī kaut kas nostalģisks un kaut kāda piegarša, jo man šis arī ļoti saistījās ar kaut kādām 80. gadu video spēlēm vai Sega Genesis, kaut kas tāds rotaļīgs. Jā, laikam, es nezinu, kaut kā lēnām tas pie manis ir atnācis. Es tā kā nodarbojos ar mūziku ļoti daudzus gadus, visādos, principā, pa pamatā tas ir bijis citos veidos, spēlējot citās grupās un darot kaut ko daudz, varbūt, tradicionālāk, un tad šis vienā brīdī, man šķiet, atgriežoties pie tā, ka jātīra tie, vajag to kaut kādu tādu procesu, kas palīdz bišķiņ atslēgties, un šis, es vienkārši atradu, ka man šis patīk. Es nezinu, vienā brīdī, tas bija kaut kādā pandēmijā, droši vien, kad arī bija riktīgi fun. Tad vienkārši kaut kā lēnām man bija kaut kādas sintiņas, kaut ko sāku ķimerēt un sapratu, ka man patīk. Un es vienkārši tā kā raktu dziļāk un kaut kur tur joprojām rokos. Man nav tāds, es nezinu, kur es izrakšos, bet, vai cik dziļi ierakšos. Jā. Bet varbūt tur ir tas skaistums. Mēs nezinām, cik ilgi mēs raksimies, bet mēs rokamies un kaut kur pa ceļam. Tā kā kurmju rakumi. Mēs ik pa laikam izējām augšā, bet mēs atradīsim ceļu. Ievelc elpu. Un atpakaļ rakumos. Šodien bija daudz jāvelk elpas, jo no tajiem basiem tā sita pa manām krūtīm. Es dzirdēju, ka esot bijuši labi basi, jā. Bija labi. Bija prieks iepazīties. Apusēji, lai dzīvo TV4. Jā. Un lai dzīvo ūdens mūzika un smadzeņu mūzika. Tieši tā, uz tikšanos. Iepriekšējo reizi mēs satikāmies Ļīpojā. Viens no dalībniekiem Lobotomaits grupas. Satikām viņu vietējā kopīgas intereses. Ko jūs labu teiksiet par šo vakaru vai vispārīgi? Es domāju, es par esmu analfabēts. Es īsti nezinu. Vienkārši ļoti patīk. Es nezinu, kāpēc tāda atmosfērīgais, loģīgs, tāds šļurains, es tā teiktu, ja drīzāk teikt, es nezinu. Es piekrītu vārdam šļurīgs. Laikam koncerts jau ir sācies. Tad dosimies uz augšu. Jau, jūs dzirdējāt komentārus no random sievietes, kas mums aizmugurē gāja. Viņa teica, ka viņa ar kolēģi pisās 2 stundas. Un es nezinu, vai tas ir work-related vai romantically related, bet man ļoti patika šis komentārs. Brīnišķīgs priekšnesums, brīnišķīgs koncerts. Es vēl joprojām ļoti slikti dzirdu no savām ausīm. Ir arī maziņš patīkams satraukums jūs intervēt, jo esmu fans jau pāris gadus. Paldies par šo pieredzi, kā arī
Pāris jautājumi, kas varbūt nav saistīti ar jūsu mūziku. Ko jūs domājat par dziedāšanu kursīvā? Saka, lamājās? Nē, kursīvs ir tā kā oi. Ar tādu. Dramatismu? Jā. Citreiz ir ok, bet man nav viedokļi par šo. bet pārsvarā droši vien baigi lēm. Atbildot uz jautājumu, ko es par to domāju, tā baigi es neko nedomāju. Un tajā brīdī, kad vienā no jūsu dziesmām bija šādi skanēja tas mani ļoti aizkustināja. Kur jūs smēlēties iedvesmu? Neatbildams jautājums, es teiktu. Dzīvē. Un vai jūs speciāli veidojāt koncertu 1. aprīlī, jo jūs sevi uzskatāt par joku? Vai arī tomēr tas vienkārši tā iekrita? Beidzot, tas ir skaidrs. Sakrita. Un pēdējais, visnozīmīgākais jautājums, vai jūsu vecāki ar jums lepojas? Jā. Es domāju, ka jā. Nē, bet nopietni, jā. Es tiešām nopietni. Jā, tas bija koncertā, bet tas tikai muzonāči lepojas. Varat varbūt vienkārši kaut ko par dzīvi pastāstīt? Viens ciešanas. Muļķības. Absolūts muļķības. Tas vien, ka mēs nākam uz koncertiem un spēlējam muzonu, jau norāda, ka nav nekāda ciešana. Ir laiks, mums ir enerģija. Mums ir vēlme. Jā. Es domāju, tas jau... Vai jūs koncerta laikā nesējāt ausu aizbāžņus, vai jūs baudat pa jēlo? Mēs vēl baudam. Kamēr varam. Mēs esam mēģinājuši, bet kaut kas tur nav. Kaut kas tur pazūd. Dzird vēl nepazūd, bet kaut kas cits tur pazūd. Liels paldies par šo iespēju, par šo pieredzi, lai jums veicas tūrē un lai jums veicas visos nākamajos koncertos. TV4. Ieviet pie uzkodu galda. Vai tas nav fantastiski? Nevarēšu pīļu gājienā uzkāpt, bet jūs saprotat domu, ja?